Jautājums, kā un kur uzlādēties, daudziem joprojām ir sāpīgs. Šodien izskatīsim, kādi uzlādes staciju veidi pastāv, ar ko tie atšķiras, un kā neizšķiest naudu, iegādājoties nepiemērotu risinājumu. Sāksim ar visvienkāršāko variantu – pārnēsājamās uzlādes stacijas ar jaudu no 2,3 līdz 3,7 kW, kuras var pieslēgt parastai rozetai, būtībā ir neliels un viegls bloks ar kabeļiem, ko var ielikt bagāžniekā un ņemt līdzi jebkur. Tiem, kuri laiku pa laikam vēlas uzlādēties darbā, viesos vai mājās no parastas rozetes, tas ir vispieejamākais un vienkāršākais risinājums. Tomēr ir būtisks trūkums – uzlādes ātrums. 3,7 kW, bet jo īpaši 2,3 kW ir salīdzinoši neliela jauda, un pilnai automašīnas uzlādei būs nepieciešams daudz laika. Ja plānojat uzlādēt galvenokārt naktī un nesteidzaties, šāda stacija var būt pilnīgi piemērota. Taču, ja nepieciešams ātri papildināt akumulātoru, šis variants jūs visticamāk sarūktinās. Vidējas un augstas jaudas pārnēsājamās stacijas no 7,3 kW līdz 22 kW. Nākamais līmenis ir lielākas pārnēsājamās stacijas. Tās var būt vienfāzes ar jaudu līdz 7,3 kW vai trīsfāžu ar jaudu 11 vai 22 kW. To galvenā priekšrocība ir universālums. Tās var izmantot gan mājās, gan ņemt līdzi ceļojumos. Uzlādes ātrums ir ievērojami lielāks, un automašīna uzlādējas vairākas reizes ātrāk. Turklāt to cena parasti ir zemāka nekā stacionārajām stacijām. Taču ir arī otra medaļas puse – svars. Šīs stacijas ir jūtami smagākas, un pastāvīga to izņemšana no automašīnas un ievietošana atpakaļ nav īpaši patīkama. It īpaši, ja esat ieradies kaut kur Lietuvā un uzlādes iekārta ir samirkusi, vilkt smagu slapju bloku no dubļiem nav nekāds prieks. Tāpēc, ja plānojat staciju regulāri pārvadāt, padomājiet divreiz, vai tas tiešām ir tik ērti. Stacionārās trīsfāžu stacijas ar jaudu 11 kW. Tagad pāriesim pie stacionārajām stacijām, tām, kuras tiek uzstādītas pastāvīgā vietā – garāžā, mājas pagalmā vai vasarnīcā. Visbiežāk elektromobīlijos iebūvētās uzlādes ierīces ir ar jaudu 11 kW. Šādā gadījumā stacionārā trīsfāžu stacija ar jaudu 11 kW ir lielisks risinājums. Tā ideāli sader ar jūsu automašīnu, un uzlāde notiek ar maksimāli iespējamo ātrumu. Tomēr jāpadomā, cik ilgi jūs plānojat lietot tieši šo elektromobīļu modeli. Ja nākotnē ir iespējama automašīnas maiņa, nav zināms, kādas jaudas uzlādes ierīce būs jaunajā modelī. Ja tā būs 7,3 kW vai 22 kW, tad jaunais auto ar 11 kW staciju uzlādēsies divreiz lēnāk nekā tas varētu. Arī gadījumā, ja jums reizēm nepieciešams uzlādēt citu elektromobīli, piemēram, radiniekam vai draugam, un viņa auto uzlādes ierīce ir paredzēta 7,3 kW vai 22 kW jaudai, jūsu 11 kW stacija nespēs pilnībā izmantot šī auto potenciālu. Retos gadījumos tas ir pieņemami, bet ja tas notiek bieži, ir vērts apsvērt jaudīgāku variantu. Stacionārās trīsfāžu stacijas ar jaudu 22 kW – universāls risinājums. Un tagad nonākam pie varianta, kas dar gandrīz visiem. Stacionārā trīsfāžu stacija ar jaudu 22 kW ir universāls risinājums. Tā vienlīdz labi darbojas ar jebkuru elektromobīli, kura iebūvētā uzlādes ierīce ir paredzēta jaudai līdz 22 kW, gan vienfāzes, gan trīsfāžu. Nav jādomā par savietojamību un nav jāzaudē uzlādes ātrums stacijas jaudas ierobežojumu dēļ. Jūs vienkārši pieslēdzat auto un uzlādējat to ar maksimālo iespējamo ātrumu. Tas ir visdārgākais variants, taču cenu starpība starp 11 kW un 22 kW vienam un tam pašam modelim parasti nav liela, aptuveni no 50 līdz 70 eiro. Dinamiskā jaudas regulēšana. Kāpēc tā ir nepieciešama? Ir vēl viena svarīga funkcija, kurai vērts pievērst īpašu uzmanību – dinamiskā jaudas regulēšana, jeb dinamiskā balansēšana. Ko tas nozīmē praksē? Ja jūsu mājas elektrotīklam ir ierobežota jauda, piemēram, vienlaikus darbojas citas sadzīves ierīces, uzlādes stacija automātiski samazina uzlādes jaudu, lai nepārslogotu tīklu. Kad slodze samazinās, uzlādes jauda atkal palielinās. Tas ļauj droši izmantot staciju bez automātslēdžu atslēgšanās riska un bez papildu ieguldījumiem elektrotīkla pastiprināšanā.
Lai dinamiskā balansēšana darbotos, ir nepieciešams uzstādīt papildu skaitītāju, kas reāli laikā uzrauga patēriņu, un balstoties uz tā mērījumiem, stacija palielina vai samazina uzlādes strāvu. Ne visas stacijas atbalsta darbu ar šādu skaitītāju. Dažiem ABB, Schneider Electric, Huawei, Wool un citiem modeļiem skaitītāji var iegādāties un uzstādīt papildus, savukārt dažas stacijas jau tiek piegādātas komplektā ar skaitītāju, piemēram Besen BBS 20 BA22 KVDLB stacija. Drošība. RCD – noplūdes strāvas aizsardzība. Obligāta. Pirms nonākam pie secinājumiem, ir kāds būtisks aspekts, ko nedrīkst ignorēt. Saskaņā ar drošības noteikumiem, jebkura uzlādes stacija ir jāpieslēdz caur automātslēdzi ar atbilstošu atslēgšanās strāvu un caur noplūdes strāvas aizsardzības ierīci RCD tipa A. Šī ierīce aizsargā jūs un jūsu elektrotīklu no pulsējošas līdzstrāvas noplūdes, un tās esamība nav ieteikums, bet gan prasība. Daudzas, gandrīz visas, uzlādes stacijas tiek piegādātas bez iebūvēta RCD tipa A, un šādā gadījumā tas ir jāuzstāda atsevišķi. Taču ir arī modeļi, kuros RCD tipa A jau ir iebūvēts. Tādu tirgū nav daudz. Viens no piemēriem ir Delta AC Max 11 kW stacija, kuru var vienkārši pieslēgt 3-fāžu rozetei. Ja jums svarīgi ir vienkārši uzstādīšana un pilnīga drošība no kastes, ir vērts tai pievērst uzmanību. Apkoposim galveno. Ja jums nepieciešama vienkārša un viegla stacija neregulārām uzlādēm, derēs pārnēsājamā stacija ar jaudu 2,3 vai 3,7 kW. Ja vēlaties lielāku elastību un jaudu un esat gatavi samierināties ar lielāku svaru, pārnēsājamās stacijas ar 7,3 vai 22 kW. Ja staciju uzstādāt pastāvīgā vietā un jums ir viens konkrēts elektromobīlis, stacionārā 11 kW stacija ir pieņemams risinājums. Taču, ja vēlaties risinājumu, kas der visiem un ilgam laikam, ideāla izvēle ir stacionārā 22 kW stacija ar dinamisko jaudas regulēšanu. Tā saudzē jūsu elektrotīklu, neprasa pastāvīgus kompromisus uzlādes ātrumā un ir piemērota jebkuram elektromobilim. Atcerieties, neatkarīgi no tā, kuru staciju izvēlaties, nodrošiniet tās pieslēgšanu caur RCD tipa A. Tā nav opcija, tas ir jūsu drošības jautājums. Ja jums ir konkrēti jautājumi par stacijas izvēli jūsu automašīnai vai mājai, droši uzdodiet tos komentāros vai sazinieties pa tālruni.